Vērtējot informāciju, kas pašlaik nāk no Latvijas lielajiem starptautiskiem aizdevējiem no Valūtas fonda, patiesi rodas pārsteigums, ka starptautiskie aizdevēji, kurus dažkārt Latvijā demonstrē kā asinskārus vampīrus, patiesībā savos ieteikumos ir humānāki un sociāli vairāk saprotoši nekā Latvijas jaukā valdība un Latvijas koalīcijas partijas. Jo nākamā gada budžeta deficīta galvenais sloks pēc tā projekta, kas tika aizsūtīts starptautiskiem aizdevējiem, bija uzvelts tiem cilvēkiem, kuriem ir kādi apgādājumi. Tātad tieši šai grupai bija nolēmts nākamgad nodokļu slogu maksimāli palielināt, lai neieviestu progresīvo nodokli. Tātad ļaudis, kuri pārziņā ir apgādājumi, tie ir bērni, tie ir invalīdi, tie nespējīgi cilvēki, bija domāts kā galvenais vilcējs, kurš vilks valsti laukā no ekonomiskās krīzes, no budžeta deficīta un arī kurš maksās pareks bankā ieguldīto. Tāda ļoti jauka un interesanta kombinācija. Un tad bija vajadzīgi starptautiskie aizdevēji, kur aizrādīja dārgā valdība, varbūt tomēr ieviesiet progresīvo nodokli un sadaliet puslīdz proporcionāli šo slogu ne tikai starp tiem, kuriem ir apgādājumi, bet arī, lai šajā slogā piedalās pārējie iedzīvotāji. Pie kam tā progresīvā nodokļa ieviešana jau varēja būt tikpat fiktīva, kā tā saucamā nekustamā īpašuma nodokļa ieviešana mājokļiem. Jo tikpat labi taču varēja atcerēties, ka vēl pirms gada iedzīvotāju ienākumu nodoklis bija 25%, un no zināmas summas 23% vietā atjaunot to kārtību, kas bija pirms Godmaņa reformām. Un tad viss būtu izpildīts, būtu progresīvais nodoklis un varētu droši atskaitīties Valūtas fondam.